Sveiki, atkal Mārtiņš, un šī būs tātad nākošā pamācība, un šajā pamācībā es mēģināšu izstāstīt kaut ko par cikliem. Un tātad šeit jau man ir sagatavot tādu, vieta, kur rakstīt kodu, un tātad, kas ir cikli, un tas cikls ir tās, kas liek, teiksim, kaut kādam tieši izpildīties kaut kādas noteikti skaitu reizes. Parasti citās valodās cikliskās funkcijas ir for, while, do while un vēl varbūt kāda. PHP arī ir tieši tā for, while un do while. Un es vairāk izstāstīšu par tām for un while, jo tas do while ar neko var neatšķirās. Tātad pirmā while. Teiksim, while kaut kāds A mazāks par 5, tikmēr izpildīsies šis te, redzat, es lieku šās iekviņas, lai viņš zinātu, kur to kodu gabalu vajag izpildīt tās reizes, un A varētu apzīmēt ar 1. Un, protams, lai viņš vienkārši neieklamētos un neiekārtos, vajag pierakstīt, lai katru reizi, kad viņš paiet šitam garām, lai viņš sanāk pieskaita tam A klāt 1. Šis bija tas, ko mēs iepriekšējā reizē stāstīju. Un tad viņš sanāk pirmo reizi, viņš izbrauks. Viņš pieskaitīs 1, tad būs 2, pieskaitīs 3, tad 4, un tad 5 jau vairs neies cauri. Un tad varētu vienkārši tā eko A. Mēs redzam 1, 2, 3, 4. Tad viņš izpildīja, ja laikam vienādu, tad viņš līdz 5. Jāraksta kopā šis, aiziet līdz 5. Šis ir tāds vienkāršs while. Var arī, šajā gadījumā nesanāks tā. Labi. Šeit arī var kaut ko vēl citu ierakstīt, teiksim, kaut kāds. Un arī var šajā vietā, teiksim, pārtraukt PHP kodu un kādu HTML kodu sarakstīt, teiksim, ielikt atstarpes. Šajā gadījumā tam īsti nozīme nav, bet varbūt kādreiz kādam vajag, tad viņš vienalga. Viņš pild no šitā līdz šitam. Kaut gan te ir tāds kodu pārtraukums, vienalga, viņš izdara kā vajag. Tālāk. Un es iepriekšējā reizē biju kaut kā aizmirsts parādīt, kā var, teiksim, kaut ko iekomentēt. Lai viņš, teiksim, tas kodu daļa neizpildās, teiksim, iekomentēt A ir vienāds ar 1. Tagad viņš it kā ir 0. Nē, viņš vispār neko. Viņš it kā ir 0 tagad. Tā. Vēl var iekomentēt, teiksim, te kods. Un var iekomentēt ar restīti. Ar šo te. Šīs te zīmes vajag 2, bet restīti vajag 1. Un, ja mums vajag iekomentēt lielāku kodu gabalu, tad liekam šo slīpsvītriņu zvaigznīti. Un tur, kur beidzam, tur zvaigznīti un slīpsvītriņu. Un šādi. Un tie mums viss šitais te gabals ir iekomentēts sanāk. Un tagad es varētu izstāstīt par otru for ciklu. Tātad for. Šajā ciklā, šajā te funkcijā var norādīt 3 tādus, mainīgos vai darbības, teiksim, pirmo parasti apzīmē I ir, teiksim, vienāds ar 1, liekam semikolu, tad kamēr I ir mazāks par 10, un I plus, teiksim. Un redzat, šeit ir te semikols, un te var semikolu nevajag. Un tātad vēl, pieņemsim, eko I pārbaudam, strādā no 1 līdz 9, tad ieliksim no 1 līdz 10. Un redzat, es šeit neieliku šīs te iekavas, bet es viņas arī varu ielikt. Un nekas nemainās. Atšķirība tāda,
Ja es neielieku iekavas, tad izpildīsies tikai, nu, tik, cik ir nākošā tā funkcija sanāk. Bet, ja ielieku iekavas, tad es varu vēl kaut ko, nu, likt kaut vai šito pašu, vai šitās atstārpes, un likt viņam kopēt, nu, likt tā kā jaunā rindā. Tā. Šitais tā kā būtu. Un vēl ir tāds cikliskais kaut cik ir. Šim vairāk ir ar tabulām. Tā izdarīsim. Uztaisīsim tabulu. A ir ārai. Teiksim, tabulā liksim mašīnas. Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes. Teiksim, Vaz. Tā. Pārbaudam, vai nav kļūdas. Tātad, kur man ir kļūda? Kur? Vienādības zīme tāda nebija. Tagad man tabulā stāv šitās te mašīnas viss. Un, teiksim, es varu uztaisīt vai nu šādu. Teiksim, for ir vienāds ar 0. Ir mazāks par, cik man ir tabulā, 1, 2, 3, 4, 5. Jā, 5. Un plus. Un mēs varētu izmest šīs tabulas saturu, sanāk AI to. Pastamies? Jā. Un vēl mēs varētu to atstāru pielikt. Mēs atstāru, bet jaunu arī, nu, tā redzam, lūk šādi. Bet ir arī vēl viens cits veids, kā izdarīt, nu, tieši to pašu, ko es izdarījis. Un šeit arī, teiksim, tabulā ielieku vēl gāzu un zilu. Tad redzat, nu, viņš kā tikai norādījis, cik man vajag šitos te, cik reizes vajag izpildīt. Vēl es varētu mēģināt count Viņš tagad, nu, saskaita, cik šitajā tabulā count funkcija dara to, ka viņam saskaita ierakstus tabulā. Nu, tas gan vienkārši, nu, count vienkārši. Bet var arī izdarīt šito visu savādāk. Ar funkciju, tabulu nokopēsim. Tabula for each. Un, teiksim, tabula ir A, tas sanāk, mēs nosauksim to, teiksim, auto. Un tagad, nu, katra tā rindiņa, teiksim, A, pirmo reizi ies cauri A0 rindiņa būs auto, nu, tā kā stringā. Teiksim, nu, jūs redzēsiet. Es šī vietā rakstu nevis AI to, bet vienkārši auto. Un pastamies. Rezultāts ir identisks. Jūs redzētu, ka viņš darbojās vēl pie kādu mašīnu. Tā, kas man nav Volvo. Redzam, pievienojās. Tā. Tas laikam arī par cikliskajām funkcijām, tā kā tagad būtu viss. Paldies par uzmanību!